lai mums ir ekskluzīvi, ja? Es esmu Raivis Aršauskis, es esmu fizioterapeits. Mazāk starptāvs skaists, bet visu tādu. 1. aprīlī vienkārši iepazīstam svarus, kas mums vajadzīgs, izcilā vienkārši. Es nodarbojos ar medicīnas pakalpojumu tādu kā fizioterapiju, kuru mēs pielietojam gan slimiem cilvēkiem, gan reizē sportistiem. Un, lai cik tas būtu dīvaini, tad profesionālā sportā mēs esam vieni no svarīgākajiem instrumentiem, lai panāktu sportista gan veselības stāvokļa uzlabošanos, gan arī atjaunošanos. Katrs sporta veids ir diezgan specifisks, un līdz ar to, protams, kad runāt kopumā par sportistiem ir diezgan grūti, jo pie viņiem noteikti ir jābūt dienā klāt, un kas arī ir izdevies ar DPA komandu. Kā rezultātā mēs esam kopā nostrādājuši pilnus 3 mēnešus, un mēs šajos 3 mēnešos esam izdarījuši milzu lielu darbu. Tātad visus šos 3 mēnešus ir sadalītos 3 posmos, kas varētu saukties ir tāda atjaunošanās posms, tad ir bāzes posms, un tad jau ir tas saucamais pirmsacensību sagatavošanās posms. Un katrā posmā mēs esam izdarījuši ļoti daudz darba, lējuši sviedrus esam un cītīgi koncentrējušies tām lietām, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu viņu rezultātus. MTB sportistam ir jābūt ļoti izturīgam. Viņam nav jābūt lielam, masīvam, spēcīgam, bet viņam jābūt ļoti izturīgam. Tas nozīmē, ka viņu muskuļu spēkam ir jānāk visam no iekšējiem muskuļiem, nevis no ārējā muskuļu spēka. Kā rezultātā tas darbs, kas tiek ieguldīts cīnoties gan uz paklāja, gan ar dažādiem inventāriem, tam seko gan gumijas, gan pildbumbas, gan hanteles, gan ilgstoši strādājot vienā režīmā ar izometriskiem vingrinājumiem, kas ļauj viņiem ilgstoši noturēties uz šī ritmiņa. Kā rezultātā atrodoties arī gan dabā, gan atrodoties peldbaseinā, mēs ļaujam viņam viņa fizisko formu līdztekus sasniegt tādu amplitūdu, kad viņš varētu būt jau tādā sacensības posmā. Viņi ir strādājuši baseinā ārā un strādājuši sporta zālē, kas varētu teikt tā, attiecināms, teiksim, 90% tam, kad viņi ir gatavi tam, lai viņi varētu sākt startēt. Tad šie 10% ir atkarīgi no viņiem pašiem, jo 10% parasti ir viņu pašu ieguldījums, cik viņi ir psiholoģiski spēcīgi. Jo, protams, strādājot gan ar spēka vingrinājumu, gan strādājot minot riteni, gan skrienot, tas ir tikai un vienīgi fiziskas izpausmes, tās fiziskās īpašības. Bet, lai to slēgtu kopā, sēžoties uz riteņiem un sacensībās, tas nozīmē, ka viņiem ļoti rūpīgi jāpiestrādā pie savas psiholoģiskajām noturēšanas spējām. Sāksim ar zāli. Zālē tad tiek sasniegts visi sākot ar tādi dinamiskie vingrinājumi, ir spēka izturības vingrinājumi, ir eksplozijas vingrinājumi. Ir koncentrēšanās vingrinājumi un ir vingrinājumi, kas attiecināmi ir pieturināti tam, lai viņš ir gatavs sēsties uz sava velosipēda un braukt sacensībās. Ārā tas ir dažādi krosi, kas ļauj viņiem uzņemt skābekli, kad viņi noskrienot noteiktus attālumus vai skrienot dažādos tempos, viņi ļauj savai kardio sistēmai strādāt līdz tam slieksnim, kad viņš arī var būt sacensību periodā. Un baseins ir vienīgā vieta, kur viņi atjaunojas. Tad baseins līdz ar to viņu izpildījumā ir tāds, kā nosauks, tā kā viņi paši sauc, ir tā kā masāža, kad viņi aizdodas tur atpūšās, tāpēc, kad viņi tik tiešām ir saņēmuši dāvanu par to, ka viņi ir godīgi nostrādājuši visu nedēļu. Es biju ļoti tuvu tam, lai es varētu būt arī uz Sočiem, bet dzīvē gadās visādi, un tāpēc es vienmēr ar prieku skatos savus sportistus arī televizoru. Šajā gadījumā, tā kā DPA komandas sapnis ir Brazīlijas olimpiskās spēles, kas ļāva arī man šoreiz šajā skatījumā, mūsu pirmajā sarunā ar Sandi, ļāva man noticēt tam, ka jūs esat ļoti nopietni mērķi uz olimpiādu, līdz ar to
Es esmu gatavs ar visu to, ko es protu, zinu un ar savām iespējām palīdzēt šai komandai sasniegt pēc iespējas augstākus mērķus. Tas asociējās man ar to, ka cilvēks, kurš nav gatavs treniņam. Sots visiem cilvēkiem, kas atrodas zālē. Pašam acis liels. Smieklināti. Patīk kā paši uzkopji. Čalis ar nopietniem nolūkiem, bet reizēm nedaudz par daudz. Grib. Cieš pilnīgi visi un pēc iespējas apbižoju vairāk nodarbības laikā. Domāju, ka nav tāda. Es domāju, ka tas ir labs. Masāžas laikā sapratu to, ka viņš ir gudrs. Ļoti maz, kas to dara. Džeks, kuram es dotu pēc iespējas mazāk gadus viņa bioloģiskajā vecumā. Es došu, kad asociēšu ar to, ko es daru, tas ir darbs, pieredze, attīstība.